Jā, mums bija pieredze nesenā, kur apliecināja, ka nav nekāds plāns. 13. janvāra notikumu, tu domā? Kozlovskis, par šo te ālēšanos. Kozlovskis izturēja šodien neusticības balsojumu. Viņš uzturēja, jā. Notiek tā kā iepriekš. Starp citu, šobrīd vēl tiek vākti paraksti, respektīvi viedokļi TAP portālā par to, ka dekriminalizācijas jautājums narkotika lietošanai jauniešu vidū vai ir atbalstāms vai nav. Uz Saeimu tiek virzīti grozījumi narkotisko un psihotropo vielu aprits likumā, kas nosaka, ka jauniešiem, faktiski, kas atkal kārtējais mēģinājums dekriminalizēt. Jā, es sāku no beigām, laikam to visu stāstīt, bet šie grozījumi ir vēl sliktāki nekā iepriekš kaut kāda apspriestie, ja, jo tie, faktiski jauniešiem, viņi tā kā iedrošina, ja, ka var lietot un būs tikai administratīvā, viss būs labi, bet vienlaikus mēs saprotam, ka ir mehānisms, un mēs par to bļaujam visu laiku, ka ir mehānisms, kas jau tagad paredz atbrīvojumu, bet viņš ir labāks, jo viņš nevis vienkārši bez nosacījuma atbrīvo, labi, lieto un lieto, bet ir motivācija cilvēkam, ja viņš ir uzkāpis uz tā slidinā ceļa, un ja viņš piekrīt ārstēšanai, ja viņš izstāsta, kur viņš viņas ir ņēmis, ja viņš izsauc ātro palīdzību savam mirstošiem draugam, ir ļoti daudz dažādu variantu, kuros tad tu vari atbrīvoties no šīs atbildības. Bet kā izrādās, mums pastāstīja, ka prokuratūrā šāda praksa vispār nav. Tad viņi nelieto šo te ceļu. Vienmēr visos gadījumos esot, kā mums izstāstīja, augstākais tātad sods. Nav iespēja kaut kādā veidā atbrīvoties no šīs soda. Un tāpēc, lai apietu šo prokuratūras politisko nostādni, ja, ir izveidots šis te papildus tāda konstrukcija, ja, kura faktiski no vienas puses varbūt atrisinātu problēmu, bet no otras puses nevēla neatrisināt, jo nebūtu vispār nosacījums. Tieši tā, un ļoti labi apzinoties to, mūsu šie te veselības ministrijas ierēģi raksta, ka tā kā tomēr nepalielināsies. Mēs tā kā jūtam, ka lietošana nepalielināsies varbūt, jā. Īsti droši viņi nav, tā kā vai labāk šito te laižam. Mums kā parasti, ja? Mums līdzīgi kā ar to Brēlu tīklu būs.